Kas zināms par Latvijā nokritušajiem droniem un citas ziņas, kuras tu iespējams šonadēļ palaid garām? Es tiešām gribētu salikt pa plaukņiem visu par Latvijā ielidojušajiem droniem, bet ne es to varu, ne izskatās atbildīgie. Jo versijas mainās biežāk nekā daži Nacionālās apvienības politiķu sievas. Ko zinām? Naktī uz ceturtdienu ielidoja vismaz 3 droni. Pirmo nepamanīja, viens ietriecās tukšā naftas bāzē Rēzeknē, otrs kaut kur nogāzās un tad to meklē, tad nemeklē, trešais aizlidoja atpakaļ. Kam tie pieder, vēl skaidro. Un, protams, kāpēc nenotrieca. Sākumā stāstīja, ka virs pilsētas esot pārāk bīstami, bet vakarā armijas komandieris Pudāns pateica ko citu. Dronu sistēma neredzēja, un ir diezgan grūti notriekt kaut ko, ko neredz. Kamēr kaimiņos karš, šādas situācijas būs vēl, un atbildību var un vajag prasīt, jo aizsardzībai ir atvēlēts gana daudz naudas. Negribētos, lai pārliecinošākais aizsardzības plāns būtu tai dāmai, kuru aicināja domās sadoties rokās, uzlikt dziesmu, lec saulīte un izveidot enerģētisku aizsargu mūri uz robežas. Bet arī pašiem ir jāsako instrukcijām. Rēzeknē cilvēki gaisa trauksmes laikā slīpēja ielas. Nezinu, kā jums, bet man šajās dienās ir kļuvis mazāk vientuļi. Jo no katra stūra virsū lūra monstruozi izmēru Šuvājevs un daudzi šleseri. Tas nozīmē, ka vēlēšanu sezona ir sākusies. Partijas grūž naudu reklāmās vēl pirms oficiālā kampaņas perioda, kad uz nagiem sāks skatīties knābi. Un man ļoti interesē, kurš reklāmists izlēma, ka cilvēks, kurš 7 no rīta pieturā ierauga 10-metrīgu politiķa sejas tūplānu, nodomā jā. Šim cilvēkam es uzticu savu nākotni, nevis man tūlīt būs panikas lēkme. Izskatās, ka līdz vēlēšanām katru piektdienu nāksies runāt arī par pensiju 2. līmeni. Tagad pēc Šlesera partijas iniciatīvas vāc parakstus referendumam. Ja savāks vismaz 154,000, tad var tikt arī līdz tautas nobalsošanai. Man šķiet simpātisks ierosinājums, ka tiem, kas ņems ārā, ir jāparakstās, ka vecumdienās nebūs nekādu pretenziju pret valsti, un kad šodienas rīcības dēļ attapsies ar mazāku pensiju, citiem nebūs jāsametas. Vēl šonadēļ lielāka skaidrība modra suņu lietā. Tiem, kur neatceras, pērn Brunavā nošāva 3 zīmola modra olas īpašnieka suņus, kuri bija iekliduši kaimiņu sētā. Izmeklēšana pabeigta un galvenais secinājums – suņus vajadzēja noķert, nevis nošaut. Uz apsūdzēto sola sēdēs 4. Bijušais Bauskas pašvaldības policijas priekšnieks, kurš pieņēma lēmumu suņus nogalināt, 2 padotie, kas neko nedarīja, lai to apturētu, un mednieks, kurš izšāva. Bet tikmēr Maskavā sestdien būs 9. māja parāde. Krievi atļāvās palūgt ukraiņiem par to nešaut, jo tautai svarīgs notikums. Kamēr paši šajās dienās turpina galināt Ukrainas civiliedzīvotājus. Tāpēc novēlam Ukrainas armijai veiksmīgu 9. māja parādi. Un noslēgumā ziņa vecākiem, kuru atvases vasarā plāno piestrādāt. Oficiāli. Vidis saka, ka var saglabāt nodokļu atvieglojumus un bērns no nodokļu grāmatiņas nav jāsvītro. Bet tikai tad, ja viņš nav vecāks par 19 gadiem, mācās un strādās tikai vasaras brīvlaikā. Viss, veiksim tiem, kur piedalīsies kāju saucienu atdarināšanas sacensībās, un tiekamies nākamnedēļ. Sasodīts tagad, kad es jau visu esmu safilmējis un samontējis, viņi pasaka, ka Rēzeknes bāzē tomēr ietriecās 2 droni. Es nepārmontēšu, bet esiet informēti.